Tad, kad mēs skatāmies uz sevi spogulī, saprotam, ka nav neviena lieka matiņa uz mūsu galvas. Taču tomēr mati mēdz izkrist, un tas ir ļoti skumji. Un dažreiz tas var būt par iemeslu kādai no slimībām. Kā tikt galā ar šo matu izkrišanas problēmu? To atklās man draudzene un eksperts Olga Seimura. Iepazīstieties! Mīļā! Esmu jau pārliecinājusies, ka par matiem tu zini burtiski visu, un nevēlti tev pašai tik skaisti mati, vai ne? Gari un skaisti mati ir mana aizraušanās jau no bērnības, un šodien mēs, protams, parunāsim par matu izkrišanas problēmu. Ļoti bieži mēs šo problēmu apzināmies pārāk vēlu. Otra galējība ir, kad mēs pārāk panikojam, apgriežam matus un tādā veidā ceram, ka viņi mazāk mums kritīs ārā. Bet vai tā nav? Mani mīļie, jums jāsaprot, ka katrs mats ir kā atsevišķs organisms, kurš piedzimst, aug, pēc tam viņam ir brieduma periods, un pēc tam viņam ir pensijas vecums, tad, kad viņš ir pavisam sirms, un pēc tam mats nomirst un izkrīt. Bet viņa vietā, pie nosacījuma, ka organismam viss ir kārtībā, viss kārtībā ar uzturu un hormoniem, izaug jauns mats. Tu gribi teikt, ka matu izkrišana ir dabīgs process? Tieši tā. Un jums ir jāsaprot, ka vidēji 100 matu izkrišanai dienā tā ir norma. Dažreiz, piemēram, pavasarī vai rudenī, mati mēdz aktīvāk izkrist. Tāpat kā kaķis met spalvu, tāpat arī mati var aktīvāk izkrist. Bet, piemēram, ziemā šādu aktivitāti varam nenovērot. Katram cilvēkam ir sava sezona, bet jums ir jāatceras, ka ir daži noteikumi, kāpēc mati izkrīt. Numur 1. Tas var būt iedzimts, un to vislabāk var novērot pie vīriešiem. Visi mēs zinām tādu hormonu kā testosterons, un šis hormons izdalās uz mūsu galvas ādas un paliek tur. Ja mēs neveicam masāžu, neveicam galvas ādas skrubēšanu, tad šis te hormons smacē matu, un bieži šī te pliporība veidojas tieši no tā. Šis hormons aizveras ciet, un mats lēnītēm nosmok un vienkārši izkrīt. Arī sievietēm mēdz tā būt, kad mati atkāpjas, un šis faktors var būt iedzimts, un cīnīties ar šo lietu pirmkārt vajadzētu dodoties pie ārsta, jo ir ārsti, kuri risina šādus jautājumus. Un otrs jautājums, protams, ir pareizi kopt savu galvas ādu. Un to šodien mēs iemācīsimies, ja? Jā, iemācīsimies. Bet ir vēl viens moments, kādēļ pārāk aktīvi izkrīt mati. Lieta tāda, ka mēs iespējams matiem lietojam pārāk daudz ķīmijas. Šampūni, balzāmi, lakas, putas, ilgviļņi, matu pieaudzēšanas, kas ir ļoti populāri. Bet kā likums pēc 3 gadiem, kad sieviete ir aktīvi pieaudzējusi savu matus, es redzu klientu ar šādām īsām frizūrām, pierakstot receptes, kā audzēt savus matus. Jā, es atceros, kā viena no intervijām dziedātāja Lolita Miļavskaja atzinās, ka pēc matu pieaudzēšanas viņai kā reiz bija problēmas ar matiem. Jā, tā ir tiesa, un tādēļ lūdzu neaizraujieties ar to. Es jums atklāšu nelielu noslēpumu, kurš derēs mums visiem, gan sievietēm, gan vīriešiem. Ejiet uz aptieku, nopērciet tur spirta piparu tinktūru, sarkanā pipara. Maksā tā ļoti lēti. Piemēram, es ņemu vatas tamponiņu un šo te tinktūru uzlēju virsū. Akurāti starp rindām pamazītēm iesmērēju galvas ādā. Nevajag visu pudelīt izliet uz galvas, tikai mazliet iesmērējiet galvas ādā. Vai tā kož? Lieta tāda, ka tīra tinktūra nedaudz kož, vajag pierast. Otro reizi pievienojiet nedaudz ūdens, piemēram, 1% ūdens pret 2% tinktūras. Kodīs nedaudz vairāk. Varētu šķist, ka pievienojot ūdeni paliek vājāks, bet patiesībā paliek stiprāks. Jā, jo ziniet, kad sarkano piparu mēģiniet nomazgāt no rokām vai uzdzeriet virsū ūdeni, kļūst vēl trakāk. Ūdeni dzert nevajag. Tātad var apstāties pie tā, ka nonākam pie 50 pret 50. Un akurāti viegli pamazītēm jūtot, ka var pievienot vēl pievienojam. Tādā veidā, ja turpināsiet to veikt kursveidīgi vai 3 reizes nedēļā, tad pamazītēm šis testosterons noies, un galvas ādai būs laba asinsrite un mati augs. Galvenais nodrošināties ar pacietību, saprotiet, ka to vajag darīt pastāvīgi un regulāri. Un šis pie matu izkrišanas arī palīdz, jā, gan vīriešiem, gan sievietēm.
Pēc cik ilgu laika parādās efekts no šādas procedūras? Lieta tāda, ka tas arī ir ļoti individuāli. Piemēram, manai draudzenei burtiski pēc mēneša atauga šāda pūka. Jauni mati izaug no vietas, kur sīpoliņš nedeva matu. Jā, ar gadiem ir šis sīpoliņš vienkārši atmirst. Viņiem ir nepietiekama asins kapilāra apgāde. Tādēļ sarkanā pipara tinktūra kā reiz neļauj sīpoliņam nomirt. Man ir vēl viena recepte, kur ir nemazāk noderīga un kuru tāpat var izmantot gan sievietēm, gan vīriešiem. Recepte ir diezgan vienkārša, bet atcerieties, ka ir nepieciešama regularitāte. Iespējams, ka kādam jau pēc mēneša parādīsies šī pūciņa, bet kādam vajadzēs vairāk pacīnīties. Bet jebkurā gadījumā palīdzēs visiem. Lūk arī recepte no Olgas Seimur. Tātad mums būs vajadzīgas 4 augu sastāvdaļas. Visi šie augi nav dārgi, un varbūt kāds no tiem jums jau ir pieejams dārzā. Pirmais elements ir visiem zināmā daģu sakne. Dadzis dod matiem spēku. Tas nozīmē, ka pat plāni mati, ja, piemēram, jaunībā jums bija spēcīgi biezi mati, un ar vecumu tie kļūst plānāk, tad daģu sakne palīdz uzņemt matiem spēku. Kalmju sakne. Austrumos to lieto visur, kur ir matu problēmas un slimības. Kalmju sakne palīdz matam saņemt barojošu un mitrinošu efektu. Un šī kalmju sakne piedod matam spīdumu, spēku un elastību labākai augšanai. Kalmju sakne mēdz būt gabaliņos vai arī smalkākā veidā. Tad mums vēl ir kliņģerītes. Tās, manuprāt, arī ir pieejamas mūsu dārzos vai arī var nopirkt aptiekās, nav dārgas. Kliņģerītes palīdz galvas ādai, tās risina insulta problēmas un citas sliktas slimības un darbojas arī kā antiseptiķis. Un apiņu rogas sniedz brīnišķīgu aromātu, plus sievietēm es apiņus ieteiktu pievienot vairāk, jo, kā teica mana vecmāmiņa, ka apiņu smarža matos vīrieši dara nespējīgus pretoties. Tātad mēs uzvēram ūdeni, es gatavoju šo tinktūru priekš nedēļas. Tādēļ neņemu litru ūdens, bet ņemu lielu glāzi 250 vai 300. Un mums ar šo pietiks nedēļa, jā, jo mēs to nedzersim, bet smērēsim. To visu varam sasmalcināt kafijas dzirnaviņās, bet to var arī nedarīt. Es ņēmu aptuveni 2 vai 3 karotes daģu saknes. It sevišķi, ja jums ir plāni mati. Pievienojam 1 karoti kalmju saknes un kliņģerītes aptuveni 2 karotes. Ja jums ir blaugsnas alerģija vai izsitumi uz ādas, tad kliņģerītes var pievienot vairāk. Pievienojam kārtīgi karoti ar apiņiem. Un to visu aplējam ar uzvārītu ūdeni. Mēs ņemam lielu 250 vai 300 gramu glāzi. Uzvārīt var kastrolītī, pēc tam apliet un apklāt ar dvieli. Vārīt vairāk nevajag, bet atstājam uz 2 stundām. Tad mūsu uzlējumu var izkāst un pārliet citā traukā. Tagad vēlreiz izlaist caur marli, lai nepaliek mazi augu gabaliņi. Tātad mēs to visu neskalosim ārā no galvas, jā? Ar šo līdzekli veiksmīgi tiksim galā ar matu izkrišanas problēmu. Šo gatavo līdzekli mēs katru rītu un katru vakaru iesmērējam galvas ādā. Pavisam nedaudz, neaplējot visus matus. Un tad pilnībā iemesējiet to galvā, nekādā gadījumā ar nagiem vai ķemmēm, bet vienkārši ar roku pirkstiem. Aizņem tas maksimums 3 minūtes, un jūs redzēsiet, cik veselīgāki, skaistāki, spīdīgāki kļūst jūsu galvas mati. Tikai esiet pacietīgi. Jau pirmais spilgtākais rezultāts būs manāms pēc 2 nedēļām. Mēneša garumā manīsiet pirmos jaunos matiņus. It īpaši tos var redzēt šeit uz pakauša, un ja atspraudīsiet matus, tad pa maliņām redzēsiet arī jaunos matiņus. Smagāko
Abos gadījumos rezultāts būs manāms pēc 2 mēnešiem. Kur uzglabāt? Uzglabāt var neobligāti leduskapī, bet var vannas istabas plauktiņā, ja vien jūsu vannas istabā nav pārāk karsti. Bet, ja ir pārāk silti, tad tomēr labāk turēt leduskapī. Un, protams, ja mēs tam visam atmetam ar roku, tad tas līdzinās gājienam uz trenežera zāli. Gadu veidojam figūru un tad 2 mēnešus nosēžam. Tāpat arī ar matiem, lai tu būtu veseli un skaista, vajag sevi mīlēt nepārtraukti.